Labrīt, sestdien mēs turpinām ar 1. Timotejas 3. nodaļu, šodien no 11. līdz 13. pantam. Tāpat arī sievam ir jābūt cienījamām, nevis neslavas cēlājām, bet atturīgām un visās lietās uzticamām. Lai diakoni ir vienas sievas vīri, kas labi pāraug savus bērnus un savu namu. Tie, kas krietni veic kalpošanas darbu, iegūst godājumu stāvokli un pārliecību droši sludināt ticībā, kas pamatot Kristu Jēzu. Pāvils šeit turpina savas instrukcijas par kādiem jābūt diakoniem. Mēs redzējām, ka viņi, lai kalpo bez vainas, un ka arī viņu sievām ir jābūt cienījamam, nevis neslavas cēlājam, bet atturīgam un visās lietās uzticamam. Mūsu ģimene arī atspoguļo, kāda mēs esam lielā mērā, un ir ļoti svarīgi, kad sievas ir atturīgas no neslavas runāšanas, tas ir no aprunāšanas, no cilvēku aprunāšanas un citām lietām, kas bieži vien notiek. Atgādinājums, ka, lai diakoni vienas sievas vīri, kas labi pāraug savus bērnus, savu namu, tas pats bija, to Pāvils arī teica par tie, kas ir biskapi. Tie, kas krietni veic kalpošanas darbu, iegūst godājumu stāvokli un pārliecību droši sludināt ticībā, kas pamatota Kristu Jēzu. Pāvils atgādina mums, ka mūsu ticība ir pamatota Kristu Jēzu, viņš ir tas stūrakmens, viņš ir tas klints, uz kā mēs ceļam visu savu darbību. Un ja mēs krietni veicam savu darbu, ja sevišķi, ja tas ir tādā kalpošanas amatā kā diakoni, ja mēs to labi darām, tad arī cilvēki drīzāk uzklausīs, ko mēs sakam. Ja mēs esam uzticami visās lietās, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā ir tā lielākā liecība. Ja nav kas mūsu uzdevums, ja nav ko mēs darām draudzē, vai mēs cepam pīrāgus, vai mēs esam mācītāji, vai spēlējam ēģeles, vai tīram baznīcu, vai darām grāmatvedību, ja nav ko mēs darām, ja mēs to darām uzticami, un cilvēki redz, ka mēs pildām savu uzdevumu ar prieku, un mēs darām to ar mīlestību, un mēs kalpojam ar visu sirdi un dvēseli, tad viņi daudz drīzāk arī uzklausīs, ka mēs viņam stāstam par Jēzu. Bet ja mēs esam negodīgi savā darbībā, tad kā lai mēs tad varam viņiem gribēt, lai viņi uzticās, ka mēs kaut ko viņam stāstam par Jēzu. Mūsu dzīvē ir jāatspoguļo mūsu apliecība. Ja mēs apliecinām ticību uz Kungu Jēzu Kristu, tad mums vajag būt uzticamiem visās lietās, mums vajag būt godīgiem, taisniem, pieklājīgiem, izrādīt mīlestību un tā tālāk. Un tad cilvēki daudz drīzāk uzklausīs, ko mēs sakam, bet ja mēs esam visādā veidā darām lietas un aprunājam cilvēkus un nedarbojamies kārtīgi un esam pavirši savā darbā, kā lai mēs sagaidām, ka cilvēki tad ņems vērā, ka mēs viņam stāstam par Jēzu, tā kā lai mūsu dzīve atspoguļo mūsu apliecību un mūsu ticību. Dargais un mīļais debes Tēvs, tik daudz svarīgas lietas tu mums māci katru dienu, un mēs pateicamies par tam, mēs pateicamies par tavu mācību, mēs pateicamies par tavu vārdu. Paldies par jaunu dienu, ik rīts mēs piedzīvojam no jauna tavu žēlistību. Tas, ka mums ir dota vēl viena diena dzīvot, esam pateicīgi par to. Un mēs zinām arī, kungs, arī, ja šī būtu mūsu pēdējā diena virs zemes, tā nav mūsu pēdējā diena, jo mums stāv priekšā mūžīgā dzīvība. Par to esam tev tik ļoti pateicīgi arī. Paldies, kungs, Jēzus, ka tu miri pie krusta, ka tu izlēji savas asins mūsu dēļ, ka tu mūs esi atpircis ar savam svētām dārgām asinīm no tumsības un iecēlis savā gaismā. Paldies par to. Kungs, mēs nožēlojam, ka nevienmēr mūsu darbība ir bijusi tā, kā viņai vajadzētu būt, nevienmēr esam pielikuši visu uzmanību, nesam vienmēr pūlējušies tā, kā mums vajadzētu. Palīdz mums uzlaboties un, kungs, darbojas caur mums, ka mēs apzināmies, ka mēs darām visu tev, tad tas uzliek atkal citu perspektīvu un mēs darām to ar prieku un ar mīlestību. Svētī šo dienu, ņem mūs pie rokas un vadi, mēs lūdzam. Svētī arī mūsu valdību, mēs lūdzam, kungs, dod viņam godu prātu un gudrību. Esiet tiem, kas cieši zem brutālām režīmēm un, kungs, kam dzīves ir apspiests. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs aizlūdzam par Izraēlu un Palestīnu, mēs lūdzam, lai izbeidzās tur kari. Mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kas dzīvo bailēs un nedrošībā par nākotni. Lai viņi nāk pie tevis, lai viņi uzticās, kas ir rakstīts tavā vārdā, ka Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Tu esi tas, uz kā mēs ceram. Cilvēka elkons mūs neglābs, kungs, bet tavs elkons gan. Paldies par to. Slava un gods tev. Aizlūdzam par mūsu slimājiem, lūdzam, lai tu uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprini un palīdz.
Aizlūdzam par dvēselēm, kas ir pazudušas, un lūdzam, lai daudz pie Tevis atgrieztos šodien. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par visiem, kas kalpo baznīcā, svētī, pilda savu garu, stiprina un palīdz. Mīļais debes Tēvs, aizlūdz par katru, kas klausās šos vārdus, lai viņi apzinās, cik ļoti Tu viņus mīli, kungs. Uzliec savu roku uz viņiem šodien, stiprina un vadi. Un tagad uzklaus, ka kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga saka, tas būs rītdienas dievkalpojumā.